Metienu līderkumās. Nu, dzirdam arī publikas novācijas gluži nē, bet uļināšana cenšamies ietekmēt pretinieku komandu. Un skatītāji arī dara, ko var, lai palīdzētu mūsu komandai. Pirmais tātad metīs Pāvils Černovs, otrās mājas centra uzbrucējs. Jā, labais tvēriens viņam. Jā. It kā pieskārās ripai, bet nesakļauja kā aizsargs kopā. Un tā arī tēmēts metiens 0-1 šobrīd. Pietiekami spēcīgi uzmet Černovs, kad mēs atkārtojam. Nu, trāpīja jau gandrīz sakļauja kopās, bet nu labs metiens tēmēts, tā viņš arī gribēja Indrašs Miks. Nu, skatīsimies, ko izdosies Mikam Indrašim padarīt. Nu, tagad nepatīkam, ja pretinieks pirmo ir iemetis jau vadībā. Tad ar otro jau gandrīz arī izšķirt visu likteni. Nu, bet cerēsim, ka Mikam Indrašam izdosies gūt vārds un skatāmies, kas tad ir viņa arsenālā. Un vārtī Miks Indrašs, eleganti, tiešām eleganti izpild pēcpās metienu Miks Indrašs. Jā, kapu klusums bija līdz pēdējai viņa darbībai. Nesapinās tomēr, un tā viņš vienreiz bija iemetis izgājienā. Nu, tagad viņa kapteinis Davidovs. Arī pirmās maiņas uzbrucējs, 19 vārti regulārajā sezonā. Nu, Kristaram jānostāv, un tas būs papildus stimuls. Nu, mums, es domāju, ka jābūt Bukartam vēl. Un kas trešais, iespējams, kā Ramnovs, iespējams, kā cits. Un vārti stabs, pārliknis, šoreiz mums glāb. Ļoti bieži tieši pārliknis spēlē mūs par sliktu, nu šajā reizē mums par labu. Skatāmies vēlreiz, nu, tur, jā, nedaudz pieskārās. Tā arī ļoti tuvu. Bet, nu, būtībā apspēlē Roberts Bukarts, nu, gaidām no Bukarta. Tātad 1-1 šobrīd pēcspēles metienu sērijā līdz 3 metieniem. Bukarts. Garām. It kā apmet, bet leņķis as un aizmet garām. 1-1, nu, absolūts līdzsvars pēc otrās sērijas. 2 metrieni. Nu, Vārceris arī bija tūs, tad viņš laikam paredzēja, ka tā būs un nebija viegli trāpīt. Lazarevs. Pirmās maiņas uzbrucējs. Lazarevs pret Kristaru Guļevski. Jā, 2-1. Nu, tagad. Vai nu nešķirts un seko vēl viena sērijā. Līdz tam, kamēr vienu uzvarēs, nu, tagad ir grūti. Karamnovs. Tikai vienīgi viņš ir arī ļoti efektīgi metis. Jā, droši nospēlēja Lazarevs, tur neko daudz neķimiķoja un iemeta. Karamnovs spēles laikā ir gūs vārds. Palūkosim tagad. Un Karamnovs. Jā. Vārtī! Jā! Sērija turpinās, vēl ir iespēja izglābt šo maču, un likās jau, ka nebūs. Nē, viņš arī met starp kājām un trāpīja. Nu, tas ir kā pirmajā reizē līdzīgi arī Vārceris gandrīz sakļauja kopā, kā aizsargs, bet gandrīz neskaitās. Guļevskim arī bija līdzīgi. Ieslīdēja turklāt vēl ar visu ripu iekšā. Juris Upīs tagad mainītām lomām. Abas komandas sāksim mēs. Diezgan liels atbildības sloks uz abiem spēlētājiem, gan uz Upīti, gan uz Jominu. Nu, te bija uz Karamnovu ļoti liels, ja Upītis tagad iemet, tad atkal liels uz pretinieku. Un Upītis. Ai, pa stabu, bet nav. Un pa iekšmalu turklāt. Pa iekšmalu, bet neiet. Lēc faktiski pa diagonāli. Ļoti labi, ka cik Juris uzmeta. Manuprāt, pa to... Ko viņam pārmest jau pa iekšmalu. Labās malas stabu, manuprāt, kāds reizes 3 esam trāpījuši šajā spēlē. Nu, atkal nepaveicās. Lazarevs met vēlreiz. Lazarevs. Guļevskim nepieciešams revanšs pret Lazarevu. Iepriekšējos podmetienu Lazarevs izpildīja ļoti pārliecinoši. Vārti. 0-1 sērijā un arī spēlē kopā rezultāts 5-4 zaudējam. Jā, nu pretinieku līgsmo, kā tas notiek, mēs redzam. Nu labi mācība mūsiem, ne jau pa pēcspēles metieniem. To, ka nenoturējām. Lazarevs droši iemet.